Ik viens Latvijas iedzīvotājs vēlas kļūt pārtikušāks. No tā, cik ātri augs mūsu ekonomika, ir atkarīgs arī tas, cik daudz naudas būs valsts budžetā un cik kvalitīvas pakalpojumus varēs saņemt Latvijas iedzīvotāji. Pirmkārt, ir jāuzsver, ka Latvijas ekonomika ir attīstījusies un attīstījusies ir veiksmīgi. Tomēr esam paškritiski un raugamies uz kaimiņiem, ka viņiem ir klājies labāk. Ja Igaunija jau vēsturiski bijusi priekšā Latvijai, tad Lietuva savu izrāvienu veikusi pēc finanšu krīzes. Ja atskatāmies uz iepriekšējiem 10 gadiem Latvijas ekonomikā, tad ir bijuši ar ievērojumu izaugsmi. Ir dubultojusies vidējā alga, dubultojies preču un pakalpojumu eksports, dubultojies ir iekšzemes koprodukts, un šī izaugsme ļaus dubultot arī valsts budžetu. Jā, tas ir faktiskajās cenās, bet tā tik un tā ir bijusi izaugsme. Visas politika nozares ir bijušas ieguvējis no šī budžeta pieauguma. Īpaši vēlos uzsvērt aizsardzības budžetu, kas pašlaik 3% apmērā no IKP. Veselības aprūpē tiek novirzīti 12% no pamatbudžeta, kā arī izglītības sektors regulāri saņēmis algu pielikumu, kur pēdējais ir bijis 20% apmērā. Taču ekonomika ir cikliska, un tagad mēs esam nonākuši lēnākas izaugsmes posmā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā palielinājās pasaules un arī Latvijas tautsaimniecības izaugsme. To izjutīsim arī šī gada budžetā caur lielākiem procentu maksājumiem un lēnāku izaugsmu. Kā reiz teica ministrs prezidents Valdis Dombrovskis, reformas sākas, kad beidzas nauda, un arī šis posms mums jāvēl tam, lai veiktu atliktās un nepieciešamās izmaiņas valsts pārvaldībā, kuras sekmēs tautsaimniecības izaugsmi tuvākā un tālākā nākotnē. Un, manuprāt, tie būtu 3 darāmie darbi, kas būtu jāveic. Un pirmais ir birokrātijas samazināšana. Ministrs kabinets ir apstiprinājis plašu pasākumu kopumu birokrātijas samazināšanai nekustamā īpašuma jomā. Rudenī Saeimā mums būs iespēja lemt jau par konkrētām likuma izmaiņām, kuras ļaus vienkāršāk saņemt būvniecības tehniskos noteikumus, vienkāršāk reģistrēt īpašumu zemes grāmatā un vienkāršāk arī veikt būvniecības procesu. Nekustamā īpašuma attīstības joma ir viens no Latvijas vājiem punktiem, kurā esam iedzinējos kaimiņu valstīm. Kolēģi, kā vēl viena acīm redzama lieta, kurā atpaliekam no kaimiņu valstīm, ir veids, kā attiecamies pret savu lielāko pilsētu Rīgu. Iespējams, ka tieši tajā, ka esam nevērīgi pret to, kā tiek sadalīts finansējums starp pašvaldībām, ir arī viens no iemesliem mērenai, nevis straujai izaugsmei. Viņu un Tallina krietni priekšā Latvijas galvaspilsētāji, un kā šodien dzirdējām, viņi jau ir apsteigusi Rīgu iedzīvotāju skaita ziņā. Acīm redzamās Rīgas kā lielākās Latvijas un Baltijas pilsētas ar universitātēm, kultūras iestādēm, labākiem aviosavienojumiem Baltijā priekšrocības neesam spējuši pilnībā izmantot. Ir tikai jāatzīst, ka investīcijas ir visaugstāko pievienotā vērtību var piesaistīt tikai Rīga. Tikai Rīga var jēgpilni piedāvāt atvērt lielu izmēru ražotnes ar augstu pievienoto vērtību, jo tikai Rīga spēj konkurēt ar citām Baltijas jūras valstu metropolēm. Mūsu kopējiem mērķim būtu jābūt jebkuras Latvijas pašvaldības potenciāli pilnvērtīga izmantošanai ekonomikas izaugsmē un investīciju piesaistē. Finanšu ministrs ir uzsācis diskusijas par jaunu izlīdzināšanas modeli. Svarīgākais tajā būs, vai visas pašvaldības saņem līdzvērtīgu finansējumu. Tas prasa atzīt, ka Rīga ir līdzvērtīgs Latvijas reģions. Mēs vairs nevaram atļauties turpināt maksātāju un saņēmēju dalīšanu. Visiem investoriem jābūt iespēja saņemt vienlīdzīgas pakalpojumus un infrastruktūras kvalitāti, arī Rīgā. Jauns pašvaldību izlīdzināšanas modelis ir viens no ātri paveicējiem darbiem, kur rezultāts ātri izjutīsim tautsaimniecības izaugsmē. Visbeidzot, nevar nepieminēt enerģētiku. Stabilitātes ziņojumā ir teikts, ekonomisko situāciju pasaulē kopš 2022. gada februāra nosaka Krievijas iesāktais karš Ukrainā un tā veicinātā energokrīze. Ievērojami paaugstinot energoresursu cenas un ceļot kopējo inflācijas līmeni un kopā ar procentu likumu celšanu arī būtiski palēninot ekonomikas attīstību. Esam atkarīgi no svārstīgām energoresursu cenām pasaulē. To skarbi izjutām 2022. gadā. Tehnoloģija attīstība ļauj kļūt vēl neatkarīgākiem no fosīliem energoresursiem. No saules un vēja iegūtās elektroenerģijas cena nav atkarīga no notikumiem kādā tālā pasaules jūras šaurumā vai pasaules naftas karteļu lēmumiem. Ja saules elektroenerģijas apjoms pēc sadales tīkla prognozēm Latvijā strauji tuvojas komerciāli pamatojumam daudzumam, tad mums vēl ir ievērojams neizmantots vēja enerģijas potenciāls. Tā attīstīšana ļaus mums samazināt būtisku struktūrālu risku mūsu tautsaimniecībai atkarību no pasaules enerģijas cenām. Kā atzīts stabilitātes ziņojumā, 2024. gadā Latvijas ekonomika ir demonstrējusi noturību pret ārējiem ekonomiskiem šokiem. Mūsu kopīgais uzdevums ir audzēt šo noturību vēl vairāk un mācīties no katras krīzes. Paldies!